Sveiki, skatītāji! Šodien mana auditorija ir Carnikavā. Un šeit, man aiz muguras, notiek kādas daudzdzīvokļu mājas atjaunošanas vai renovācijas darbi. Tāpēc piedodat, ja reizēm video būs diezgan liela trokšņa, jo vīri tur strādā. Lai strādā, mēs viņiem netraucēsim. Bet jautājums ir, kā, lai nonāktu līdz šādiem atjaunošanas darbiem, kā pieņemt lēmumus. Un, zināt, kādreiz, senos laikos, Vācu viduslaiku pilsētās, daudzdzīvokļu mājas laikā, kad vēl nebija nodefinēts dzīvokļu īpašums, nebija arī noteikta pārvaldības kārtība, tad šādas daudzdzīvokļu mājas sauc par strīdus mājām vai Streithaus. Un šodien Latvijā ir noteikts gan dzīvokļu īpašums, gan arī nodefinēta daudzdzīvokļu mājas pārvaldīšanas kārtība. Bet vai šodien nav arī šīs mājas strīdus mājas un kāda vispār ir kārtība, lai nonāktu līdz šādiem atjaunošanas darbiem? To video cikla Juridiskā koledža jautā un atbild ietvaros mums izstāstīs Iveta Amoliņa. Un sāksim ar to, Iveta, pastāsti. Kā tad ir? Vai tad ir viegli pieņemt lēmumus, lai nonāktu pie šādiem mājas atjaunošanas darbiem? Es teiktu, ka nevienā gadījumā nekad nav viegli pieņemt lēmumu, neizvērtējot dažādus aspektus. Un, protams, īpaši, ja mēs runājam par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas jautājumiem un tā skaitā atjaunošanas, jeb renovācijas jautājumiem. Visi šie jautājumi ir saistīti gan ar to, ka vienā dzīvojamā mājā ir daudz un dažādi īpašnieku. Šie īpašnieki atšķiras gan ar savām vēlmēm, ar savām gaidām, ar vajadzībām un, protams, arī ar maksātspēju šo finansiālo nodrošinājumu, un līdz ar to lēmumu pieņemšanas brīdī viens vaicās, kādas ir izmaksas, cik ātrā laikā tas atmaksāsies, cits vaicās, kāds būs tehniskais labums mājoklim kopumā, citu varbūt vairāk interesē, kā viņam dzīvoklī kaut kas mainīsies, piemēram, siltuma apgāde vai aprēķins tieši par siltuma apgādi. Un tādēļ, pieņemot šo te lēmumu, mums ir jāspēj sabalansēt un atbildēt uz visiem šiem jautājumiem. Kādēļ tas ir jādara, cik tas maksās, kas būtu iespējamie risinājumi kādi un, protams, kas to darīs. Un noteikti īpašniekus vienmēr interesē, vai ir iespējams piesaistīt vēl kādu blakus finansējumu, kas ļautu samazināt šos izdevumus tieši veicot darbus. Bet saka lūdzu, lai pieņemtu lēmumu par šādu darbu veikšanu, cik dzīvokļu īpašniekiem būtu jāvienojas, lai pieņemtu lēmumu? Lai pieņemtu lēmumu par mājas atjaunošanu, ir jānobalso vairāk kā pusē no dzīvokļu īpašniekiem, kuri pārstāv visus dzīvokļu īpašumus. Tātad pavisam vienkārši piemērs, ja mājā ir 50 dzīvokļu īpašumi, tad vajadzētu vismaz 26 īpašniekiem nobalsot pār šo te procesu. Bet, protams, jāatcerās, ja kādā dzīvoklī ir 2 vai 3 vai 4 kopīpašnieki, viņiem ir tikai viena balss, jo viņi pilnvaro vienu personu savā vārdā balsot. Vai arī, ja kā notiek praksē, kopīpašnieki savā starpā varbūt nesarunājas kāda iemesla dēļ, tad dodam izteikt šo viedokli katram no kopīpašniekiem, bet, protams, tikai tad, ja viņi visi ir nobalsojuši par, mēs varam ieskaitīt šo balsi. Bet tātad minimums ir vairāk kā puse no visiem īpašumiem. Saka lūdzu, bet ja balsojums ir negatīvs, vai varētu būt atkārtos balsojums par šo pašu jautājumu? Jā. Pastāv tāda iespēja pieņemt lēmumu atkārtoti, un tā būtu atkārtotā kopsapulce vai aptaujas organizēšana atkārtoti. Likumdevējs mums ar pēdējiem grozījumiem dzīvokļu īpašumu likumā tāda iespēja ir devis. Tas nozīmē, ka jānobalso ir vairāk kā 1/3. Teiksim, uz kopsapulci ir ieradušies vairāk kā 1/3, un no šīs trešdaļas vairākuma arī tiek ņemts vairākums, kurš nobalso par. Tad šis lēmums būs pieņemts. Runājot par atkārtot aptaujas procedūru, arī ir šāda iespēja. Tātad ir jānobalso vairāk kā 1/3.
Ja? Un šajā gadījumā mēs skaitam balsis no tiem, kas ir iesnieguši dzīvokļu īpašniekiem, un ja vairāk kā 1/3 ir iesnieguši savas aptaujas anketas, tad vairākums ir pieņēmis lēmumu, jo ar aptaujām vienu brīdi bija tādas dažādas interpretācijas, kā tad tā, ka tie, kas nebalso, tie taču ir pret, tāpēc šajā gadījumā likumdevējs mums norāda tie, kas ir iesnieguši savas aptaujas anketas. Bet es gribētu uzsvērt, ka tomēr ar atkārtoto lēmumu pieņemšanas procedūru vajadzētu būt uzmanīgiem un izvērtēt, vai visus jautājumus tomēr mēs virzam uz atkārtoto, jo, piemēram, ja mēs runātu par drošības jautājumiem, inženieru tīklu nomaiņa, vai tie ir augstais ūdens, kanalizācija, apkurs, elektrotīklu, jā, pilnīgi skaidrs, tie vienalga būs jādara. Ja, un šajā gadījumā mēs tomēr, kā teiksim, pārvaldnieks vēlas saņemt arī to īpašnieka apstiprinājumu, tā skaitā informējot īpašnieks par sekām, kas būs, ja viņi šo lēmumu nepieņems. Savukārt, ja mēs runājam par lielākiem, apjomīgiem jautājumiem, piemēram, tā pati atjaunošana, no likumdevēja viedokļa arī šeit derētu šis mazākuma balsojums, bet praksē es noteikti gribētu teikt, ka tas var radīt problēmas, jo tas ir saistīts tajā skaitā ar maksātspēju, un ja mājoklī nebūs pietiekošs skaits, kas ir maksātspējīgi, tad arī komercbankas, teiksim, var nedot šo te aizdevumu un jebkura kredīta iestāde, jo viņi izvērtēs. Ir noteikts limits, ne vairāk kā 10%. Ja, varbūt parādnieki šajā mājoklē. Tādēļ noteikti būsim uzmanīgi un es teiktu atbildīgi, ja, pieņemot šos mazākumu balsojumu, tā saucamos tautā sauktos mazākumu balsojumu lēmumus. Saka, lūdzu, tu minēji kopsapulci, aptauju, bet kādi tad ir tie lēmumu pieņemšanas veidi kopumā? Lēmumus dzīvokļu īpašnieki saskaņā ar dzīvokļu īpašumu likumu var pieņemt 3 veidos. Tā ir kopsapulce, aptauja un citādi savstarpēji vienojoties. Tātad, ja mēs paskatāmies uz kopsapulci, kā tad mēs viņu organizējam? Pirmkārt, sasaukt viņu var viens vai vairāki dzīvokļu īpašnieki vai arī pārvaldnieks. Minimums 7 dienas iepriekš mēs izsludinam šo kopsapulci. Protams, var vienoties garāku termiņu, jo citreiz īpašnieks saka, mums vajag ātrāk plānot, ja? Un tiek izsūtīta darba kārtība. Jāsaka, pozitīvi vērtējams fakts ir tas, ka šobrīd dzīvokļa īpašnieks var savu balsojumu nodot arī pirms kopsapulces. Un tas ir, tiek arvien vairāk arī izmantots šajā praksē, ja, jo nevienmēr īpašnieki var tikt tieši tajā dienā, tieši tajā laikā, un tādēļ viņi nodot savu balsojumu, bet, lai to izdarītu, tad pārvaldniekam vai kādam, kurš organizē sapulci, ir rūpīgi jāsagatavo šai kopsapulci. Tā skaitā jāsagatavo visi dokumenti, lai īpašnieks skaidri zina, par ko viņš pieņem lēmumu un kāds tad ir pamatojums. Ja. Teiksim, kādi darbi jādara, kādēļ viņi ir jādara, cik tas izmaksās, kurš tos darbus veiks, kādi būs finanšu avoti. Un ļoti būtiski atcerēties, mums īpašniekiem ir jāizskaidro par sekām, kādas būs, ja īpašnieki lēmumu nepieņems. Piemēram, ja mēs gribam pieņemt lēmumu par kādiem drošības pasākumiem, atkal tie varētu būt inženieru tīklu atjaunošana, ja, vai jumta atjaunošana, jumta nomaiņa. Ja. Mums ir jābrīdina īpašnieki par šīm te sekām, jo profesionāls ir pārvaldnieks. Kopsapulcē tā nianse, ja kāds ir nodevis savu balsojumu pirms sapulces, viņiem nav liegts piedalīties šajā kopsapulcē. Viņi piedalās kopsapulcē un viņi atkal var balsot un pat mainīt savu viedokli, savu balsojumu, bet tad gan šis atkārtoti nodotā balss, ja viņš mainīs savu viedokli, ja, pēc tam vairs netiks mainīts. Piemēram, varbūt pirms kopsapulces viņam daudz ka nebija skaidrs, viņš nebija interesēts, viņš ir nobalsojis pret, bet atnākot uz kopsapulci, viņš saņēmis visas atbildes uz saviem jautājumiem, un viņš maina, viņš saka, jā, es balsošu par. Plus šīm te kopsapulcēm ir tas, ka īpašnieki izsaka savus viedokļus, viņi var diskutēt, var izvērtēt dažādas alternatīvas, un tad viņi arī nonāk pie tā viena galējā lēmuma. Kā tad ir ar aptaujām? Aptaujām ir noteikts minimālais termiņš, tās ir 14 dienas, jā, tātad minimums, viņa nevar būt īsāka, bet ir noteikts arī maksimums, 180 dienas. Šie termiņi būtu jāņem vērā. Ar ko tad atšķiras no kopsapulces aptauja vēl? Tas ir rakstveida process. Tātad mēs katram īpašniekam nosūtam šo lēmuma projektu.
Un šeit ļoti rūpīgi atkal jāpieiet tai dokumentācija, ko tad mēs liekam klāt, jo mums ir jāpaskaidro, kādēļ mēs piedāvājam vai no attālināto nolasīšanas sistēmu uzstādīt, vai veikt jumta nomaiņu, vai gala rezultātā veikt vispār šo mājas atjaunošanu, kas ir ļoti atbildīgs lēmums. Ja? Un tātad šeit arī mēs domājam par šo te dokumentācijas kopumu un atkal atceramies, ka arī šeit mēs brīdinam par sekām, kas būs, ja īpašnieki nepieņems šo te lēmumu. Šis veids ir labs tajos gadījumos, kad varbūt ir ļoti daudz dzīvokļu īpašnieku, un tad viņiem ir arī grūti vienkopus sanākt kopā uz šo te kopsapulci izdiskutēt. Varbūt daudzi, kas nedzīvo šajās dzīvojamās mājās. Jo pie aptaujas mēs viņu varam saņemt e-pastos, mēs viņu varam saņemt norādītie korespondences adrese. Arvien vairāk šīs aptaujas tiek izsludināts vispār būvniecības informācijas sistēmā. Tur ir piekļuve jebkuram īpašniekam. Līdz ar to tie varētu būt tie plusi, ja, it sevišķi lielākajās mājās, kāpēc mēs organizējam aptaujas. Un citādi savstarpēji vienojoties, šeit nav atrunāta procedūra dzīvokļu īpašuma likumā, šeit viss ir dzīvokļu īpašnieku rokās, jo tas nozīmē, ka absolūti visiem īpašniekiem ir jāpieņem pozitīvs lēmums. Tikai tad, ja visi nobalsos par šo procesu, tad tas lēmums tiks pieņemts. Tātad, piemēram, ja mājoklī ir 10 dzīvokļu īpašumu, visiem 10 ir jānobalso par. Un tādēļ šis lēmumu pieņemšanas veids vairāk tiek praktizēts nelielās mazās mājās, kur ir neliels skaits dzīvokļu īpašumu, kur īpašnieki vai savācot parakstus vai citādi atrunājot savu noteikto kārtību, ja, pieņem šos te lēmumus. Katrā ziņā iespējas ir daudz un plašas, kopsapulce atrunāta procedūra ir ļoti strikti atrunāta tieši dzīvokļu īpašuma likumā, kur mums viss ir skaidri pateikts. Un mazie mājokļi, jā, varam pieņemt citādi savstarpēji vienojoties. Un noslēdzot šo video, vēlos visiem atgādināt. Esam atbildīgi, organizējot šīs lēmumu pieņemšanas procedūras, pieņemot šos lēmumus, jo katrs šis lēmums būtiski var ietekmēt mājokļa nākotni, mājas ilgtspēju un to, cik komfortabli un droši cilvēks jutīsies šajā mājoklī.